Šorīt aina bišķiņ savādāk, kupole ir tīrāka, mazāk zāles, mazāk kušķu. 8. oktobra svētdienas rīts. Visa 6. līnija izskatās ir izdzīvojusi. Tā mums te izskatās. Apiņā vilnīši ir. Līdz pašām kāpām nav tikuši. Strādā iestādītie īpoli, kas taisa drošību. Un kaut kāds vilnīts arī ir. Pie paša Dukāta mums jau ir izveidojusies diezgan laba peļķīte. Oho. Wow. Jaunais regulētais posms. Tā, pie policista arī. O jā, o jā, o jā, o jā. Ezera ielas peldvieta pie Lielupas. Varam redzēt, ka līmenis ir baigi augstais. Koči apkārt. Arī pa zīves peld apakšā. Tā, esmu jau parādījuši kaut kā šitā līdz celim. Tālāk bišķiņ bailes iet. Bet ko darīt? Nu jā, tāds aptverte līmenis ir. Riktīgi augšā Lielupē līmenis ir pacēlies. Tāpēc, ka ir ziemeļvējš, dzen iekšā atpakaļ ūdeni un tāds tā kā dambis veidojās. Zivtiņas skraida, ko var redzēt mazās. Interesanti vieta, ja negadījumā kāds liek šķirotos atkritumus, tad var dabūt labu peļķīt virsū. Te ir riktīgi balts vietām tā, ka tāda slapja sniega masa. Jā, tāds krusas, slapja sniega masa. Kaut kāds centimetrs pusotrs aptuveni. Jā, un tagad aiziet krusti. Au! Ugunsdzēsējs strādā. Aha, koks. Un arī jaunais atremontētais. Pa miljonu viss ūdenī. Jo jaunāks posms, jo mazāk infrastruktūras sanāk. Tad lietas noteku mums nav. Ja jau pie prezidenta, tad pie prezidenta ar šļakatām Aspāzijas muzejs pietur. Kas nav ko liekuļot. Pie domas vispār tā kā nomala šitā tā apmala ir zem līmeņa. Jā. Pagaidīsim. Jūrmālas satiksmes autobus arī. Labi. Jūrmālas doma ar reklāmas video. Te sanāk, ka tomēr ir uzkritis uz elektrolīnijām, bet nu te lielais koks arī nolauts. Bet vispār priedz ļoti labi. Šeit nav plūdu. Tātad tas nozīmē, ka savādāk ūdens ir veidojies, jo šeit ir plūdi lielas lietus laikā. Šeit viss ir noplūdis. Pirms tilta kaut kas lielāks arī, 2-3 vietas, bet pirms Cintra gaisa tilta. Un otrā pusē gaisa tiltam arī net viena josla cieta. Līdz pat apmalē, pat pārbišķi. Te arī ir cieta. Sliktākais visās pilsētās ar šo te lietus ūdeņu noteku sistēmu, ka tieši pirms svarīgākiem punktiem, kas šī gadījumā ir pudeles kakli,
tilti, gaisa pārvada, tur veidojās šīs te peļķis, un, ja tur kaut kas notiek, piemēram, viena mašīna iestrēgst un apstājās, tad viss satiksme evakuācijas gadījumā ir apturēta. Agrāk te bija tipiskā problēma, kur aplūšanas laikā baigais līmenis bija zem dzelzceļa tilta. Tagad, kā mēs redzam, vismaz tik tālu mēs tiekam, un jā, viss tā te barjeras strādā. Būtu interesanti apstīties no otras puses, cik augsts ir līmenis. Tā kā, ja pareizi izplāno pēc tam infrastruktūra, kas ir bijusi kļūdaina, var novērst problēmas. Bet tas viss ir projektēšana, budžets. Krustojums uz Rīgu un arī bišķiņ aplūdes. Redzēju tikai vienu nokritušu priedi. Šitas laikam ir lielākais koks, ko var redzēt, bet tas ir labkoks, kas nokrits. Tā kā priedēm šitas pūtiens vismaz Jūrmalā bija salīdzinoši mierīgs. Un, lai cik zīmīgi tas nebūtu, trakākā vieta tieši sanāk pie Jūrmalas domas visos galos. Bet nu, tā mums te ir pie domas. Tur vien pēc un šita no otru. Tagad brauc atpakaļ, var ļoti labi redzēt, kas te notiek. Ei, arī jaunais posms, ko visu pa jaunam sataisīja. Jūrmalas karogi arī nav izturējuši. Es domāju, labs noslēgums sižetam, te arī paliekam.